Sveicināti! Esmu atbraucis ciemos pie Ventas. Viņa jau tā kā ļoti zinām evaņģēliste sen dzirdēta. Agrāk darbojusies un bija tāda iespēja nointervēt Ventu. Un Venta, labprāt vēlējās izstāstīt, kā viņai gājis, kā viņa nākas pie Dieva un padalīties ar savu dzīvi, kā viņai viss sācies. Sveika, Venta! Jā, sveika! Un, tu kaut ko varētu mums izstāstīt? Jā, es varētu stāstīt daudz, slava Dievam. Varbūt es sākšu ar to, kā es atnācu pie Dieva. Man jāsaka ir tas, ka man bija 6 gadi. Un cik interesanti, kad es prasīju vecam tēvam, lai viņš man pasaka, vai Dievs ir. Un tajā laikā par Dievu vispār nerunāja neviens. Un vecais tēvs man atbildēja, viņš teica tā. Viņš saka, Dievs ir, viņš ir visur, viņa nav nekur, un viņš ir cilvēka sirdī. Līdz šai dienai man tas ir palicis atmiņā. Un, ziniet, es parasti bieži vien, mana gulta bija tā pie loga, vai ne, un es varēju redzēt debesis. Un es raudzījos debesīs. Un nezinu, kāpēc man asaras bija. Un es domāju, vai tiešām mums jādzīvo uz šīs zemes. Un neviens par mums nedomā, jānomirst, un ar to viss ir beidzies. Tā es domāju, bet varbūt uz kaut kādas zvaigznes kaut kur ir kaut kas, kaut kāda augstāka būtne par mums, kas par mums domā. Es tā domāju, vai ne? Un pagāja laiks kaut kāds. Un es atradu traktātiņu kāpņu telpā. Un tajā traktātiņā bija grēcinieka lūkšana. Un es pacēlu to traktātiņu, es iegāju istabā, es nometos uz ceļiem un es lūdzu Dievu. Tā kā jau tur bija rakstīts tajā traktātiņā. Un es atzinu Jēzu Kristu par savu kungu un prasīju viņam piedošanu par grēkiem. Un jūs ziniet, es sāku ļoti mainīties. Es jūtu, ka kāds manī darbojās, ļoti darbojās. Ja? Es atceros, kā man kaimiņiene no apakšas, no pirmā stāva uznāca augšā un tik dusmīga. Kas man aizlējis ir dzīvokli, kāds te pie jums ir kaut ko darbojies un aizlējis. Un es viņai saku, es nekā nezinu, kas jums aizlēja dzīvokli. Un ziniet, bet tā bija mūsu kaimiņiene, kas aizlēja dzīvokli. Un es nogāju lejā pie viņas, zvanu pie durvīm viņai, un es saku, ziniet, jūs piedodiet man, kad es tā teicu, es noskaidrošu, kas to dzīvokli jums ir aizlējis, vai ne, un tad jau mēs nokārtosim to visu. Un viņa tā skatās uz manīm, un viņa saka, tiešām vai šodien vēl ir tāda cilvēka, kas tā domā? Viņa skatās uz manīm, jā. Kurā? Tas bija Rīgā centrā. Es dzīvoju pašā centrā, jā. Un tur bija tādi dzīvo ļoti augsti griesti un komunālais dzīvoklis, tur bija kaimiņi, viņa bija no pirmā stāva. Aha. Un es jūtu, ka es sāku mainīties, un es nevarēju saprast, es jūtu, ka kāds manī darbojās, bet es tā nedomāju, kad es nekā nezināju par piedzimšanu no augšienes, ko tas nozīmē un tā tālāk, es neko nezināju. Un es aizgāju, man bija 18 gadu, kad es apprecējos. Bet mēs 7 gadus nodzīvojām un mēs izšķīrāmies. Un manam vīram bija māte un viņa bija ļoti ticīga. Viņa bija tāda sieviete, viņa mani uz jūs uzrunāja, kad viņa sarunājās ar manīm. Un es gāju pie viņas, lai viņa man pastāsta. Tas bija daudz gadu jau pagājis. Es atnācu pie Dieva 92. gadā. Un es zvanu viņai pie durvīm, viņa attaisa, viņa saka, Venta, jūs? Es saku, jā, Elas kundze, es gribētu kaut ko dzirdēt par Dievu. Viņa saka, tiešām jūs gribētu dzirdēt kaut ko par Dievu? Es teicu, jā. Viņa saka, Venta, es 30 gadus par jums lūdzu Dievu. Viņa man saka, jā. Un viņa man ieaicināja iekšā, un viņa man stāsta par Dievu, un es tik laimīga, jo es jūtu, ka manī kaut kas dzīvo, kaut kas mani vada. Tikai tad vēl es nesapratu, jā. Un viņa man iedeva 4 evaņģēliņus, mazas tādas grāmatiņas, tad vēl Bībele laikam nebija toreiz.
Un es mājās lasu to visu, un es pat, man neienāca prātā šaubīties par to, kā tad Jēzus Kristus varēja darīt tādus brīnumus. Es par to kaut kā nedomāju, bet es gribēju kaut ko vairāk dzirdēt, un es domāju, nē, man jāaiziet uz kādu baznīcu, un es aizgāju, man tur blakām bija pareizticīgā baznīca, es aizgāju uz to baznīcu, un es skatos tur, kūpina tas mācītājs, kvēpina kaut ko, cilvēki stāv rindā pie tādas, zem stikla tur Marija ar Jēzu it kā vai ne. Bet es gribu dzirdēt par Dievu kaut ko, un viņš tikai runā par svētajiem un visādiem tur, kas man galīgi neinteresē. Un es domāju, nē, man vajag kaut ko tādu, kur es dzirdētu par Dievu. Nu jā, par svētajiem tur jau no dzīvības sanāk. Jā, un es aizgāju no turienes, un tad es aizgāju uz luterāņu draudzi. Aizgāju uz luterāņu draudzi, un tur skatos, jā, mācītājs melnās drēbēs, te viņam kaut kas balts bija. Un viņš uzkāpa pa tādām trepītēm augšā, un viņš sāk kaut ko lasīt no Bībeles. Un viņš lasa, un man liekas, ka viņš vienu un to pašu uz priekšu un atpakaļ lasa. Es domāju, bet nē, es tak jūtu, ka dzīvs Dievs ir, es gribu kaut ko zināt par viņu, vai ne? Un man bija tāda liela grēku sajūta. Man likās, ka es pasaulē biju tāda godīgs cilvēks, bet te man bija grēku tāda, es jutos, ka es esmu liela grēciniece, ka man vajag nožēlot grēkus, jo es izlasīju tos evaņģēliņus. Un tad tas mācītājs, viņš aicināja priekšā cilvēkus grēkus nožēlot, un es pirmā skrēju tur priekšā, un nožēloju savus grēkus, un asaras man bira, un tas mācītājs domāja, ka es laikam esmu liela grēciniece sagrēkojusi, bet tur neviens nevadīja ne lūkšanā neko, lai nožēlotu grēkus. Vai ne? Un tā, bet es domāju, bet tur es nopirku bībeli. Tur bija bībeles. Kad nāc iekšā tur tajā baznīcā, kas tur kāds cilvēks stāvēja un pārdeva bībeles, un es nopirku bībeli. Un es biju tik laimīga, ka man ir bībele. Un tad es ieslēdzu televizoru, un taisni kaut kāda kristīgā pārraide bija. Un tur runā, kad, Jēzus nāk, ļoti drīz nāk, un es domāju, kaut kas traks, ka tikai es nenokavēju. Ka man ātrāk ir jānāk pie Jēzus. Un es domāju, man vajag tikt tajā draudzē. Bet es arī tā netiku, un galu galā Dievs izkārtoja tā, kad es aizgāju, Rika Renera draudze bija Riks Reners, tāds, un es uz turieni aizgāju. Krievu draudzē? Jā, tā bija Krievu draudze, un Krievu valoda man ļoti labi padevās, vai ne, jo es jau dzīvoju padomjas laikos, vai ne, Krievu laikos, un tad jau viss bija jārunā Krievu valodā, un visas atskaites darbā bija Krievu valodā, un tādā veidā. Bet slava Dievam, es priecājos par to, tāpēc, kad Krievu valodā ir ļoti precīzi iztulkota bībele. Latviešu valodā tā nav iztulkots tik precīzi, ja? 76. psalmā, latviešu valodā laikam būs 77. psalms, tur ir teikts Krievu valodā, «Я проявлю знамение, множество правозвестниц, sievietes». Ja? Bet latviešu valodā tā nav. Latviešu valodā, ka sludinātāji, bet Krievu valodā sludinātājas. Ja? Un vienkārši, to es pēc tam atgādināšu šito te momentu. Ja? Un es piedzimu no augšienes, tur es pieņēmu ūdens kristības. Ja? Un es biju ļoti, ļoti laimīga, ka es esmu ar Dievu. Bet man bija tā, ka es gribēju būt ar Dievu ļoti, es sarunājos ar viņu, un man nāca karstumi tādi, es negribēju iet gulēt, es gribēju ilgāk ar Dievu būt no rīta, es tikko pamodos, es cēlu rokas, teicu, labrīt, kungs, svētais gars, un tādas uguns strēmeles man gāja apkārt rokām, svētais gars man pieskārās, un es visu prasīju viņam. Jo es lasīju Dieva vārdu, un es visu jautāju viņam, vai ne? Ja, piemēram, es teicu, man bija jāiet uz veikalu, es teicu, mīļais kungs, iesim mēs tagad, man jāiet uz tādu un tādu veikalu, vai ne? Un es dzirdu
nevis balsi, bet kad tas veikals ir slēgts. Es apstājos un saku, mīļais kungs, svētais gars, man ir jāpārbauda, vai tiešām tas tā ir. Un es eju tagad, aizēju, jā, tur uzrakstīts remonts, vai ne? Un tas man nāca par labu, jo es sāku meklēt Dieva vadību, vai ne? Es sapratu, ka Jēzus Kristus mani vada. Cik tev gadu bija tajā laika posmā, jau, kad tev tādu piedzīvojumu svēto garu, tā, kad jā, sāk tā man tad bija kaut kur 48 gadi. Jā. Es jau biju tāda gados. Un pa ko es tagad tikko gribēju teikt? Svētais gars tev sāk runāt pa veikaliem, viņš tev rādīja. Jā, viņš man rādīja. Bet pats galvenais ir, kas man bija sirdī, kad es zināju, ka mūžīgā dzīvība ir tik tiešām patiesa, vai ne, ka elle ir reāla, un mūžīgā dzīvība ir reāla. Es raudādama lūdzu Dievu, es ļoti daudz lūdzos. Es biju kristīta Dieva svēto garu, es ļoti daudz lūdzos, un ar Dievu un uz ceļiem, un tā kā es piekustu, es apsēdos uz grīdas, un visu laiku es sarunājos un lūdzu viņu. Un es teicu, mīļais, dārgais kungs, tu dod man tavu sirdi, lai es mīlētu cilvēkus tā, kā tu mani mīlēji, lai es glābtu cilvēkus, un es raudādama, es lūdzos viņu, es nezinu, ilgus mēnešus es lūdzos, vai ne? Un man tik tiešām bija tāda līdzjūtība pēc neizpestītām dvēselēm. Man gribējās glābt cilvēkus, un es domāju, mīļais Dievs, es teicu, kad onkoloģijas centrā cilvēki slim ar vēzi, un viņi visi mirst, un viņi aiziet uz elli. Es tev lūdzos, palīdzi man, lai es tiktu tur, lai man dotu atļauju tur kalpot. Bet es negāju ne pie mācītāja, neviens neko nezināja, kur es eju vai ne. Un kur es sludinu. Un es lūdzu Dievu, tik ļoti lūdzu. Un tad es gāju uz onkoloģijas centru. Es aizgāju uz onkoloģijas centru, un man bija jāiet pie kapelāna. Kapelāns bija luterānis toreiz. Tas ir Mežciemā onkoloģijas centrs? Rīgā. Mežciemā, jā? Tur Gaļazars, jā? Jā, Gaļazarā. Mežciemā. Un Gaļazara blakām, un tur tā slimnīca tā. Un tas luterāņu mācītājs, viņš visādi mēģina tā, lai, it kā nē. Bet es biju neatkāpīga un tikai domās lūdzu Dievs, un tu pieskaries viņam. Un tagad viņš saka, tas mācītājs man, ejiet pie direktora, ja viņš jums ļauj, tad ejiet un kalpojiet. Un es priecīgi, es steidzīgi skrienu pie direktora. Tas bija kur 2. vai 3. stāvā. Tad tur notika tāds vairākas sarunas ar to luterāņu. Jā, mēs tur aprunājamies, mēs tur sarunājamies. Negribēju. Jā, negribēju, vai ne? Jo luterāņi, slava Dievam, es nevienu netiesāju. Es lūdzos par luterāņiem, par katoļiem, par visām draudzēm, kur nav svētā gara, lai viņi piedzimtu no augšienes, kā ir teikts Romiešiem 10. nodaļā, 9. 10. pantā ir teikts, ja tu savā sirdī ticēsi, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un ar savu muti apliecinās viņu par kungu, tu tapsi glābts, jo ar sirds ticību panākama taisnība, bet ar mutes liecība pestīšana, vai ne? Un tā tad mums sirdī ir jānotic, bet kā noticēt, ja nav kas pasludina? Vai ne? Tā tad ir jāpasludina, un tad cilvēkam sirdī ticība nāk, un viņš ar muti apliecina savu kungu, Jēzu Kristu par savu kungu, un svētais gars nāk viņa sirdī, viņš kļūst par svētā gara mājokli. Un tas ir pats svarīgākais, ja cilvēkam nav svētā gara, viņš nepieder Dievam. Ja? Jo Bībelē teiks, ka Dievs radīja cilvēku, Dievs ar savu garu vadīja cilvēka garu. Cilvēka gars Dieva gara vadībā vadīja savu prātu, gribu un emocijas, un tālāk svētā gara vadībā vadīja savu miesu. Bez svētā gara nemazam nav pestīšanas, nevar neviens glābties. Un tā tad es lūdzu ļoti Dievu, un viņš saka, ej pie direktora, ja viņš jums ļauj, tad ejiet un kalpojiet. Un es aizēju pie direktora, un direktors saka, jā, un viņš iet pie sekretārs, un viņš saka, tā, uzrakstiet viņai atļauju, lai viņai ir papīrs uz rokas, ka viņa var sludināt Dieva vārdu tiem, kas vēlās klausīties. Un es tagad es apsēdos tur krēslā, un tā meitene, viņa sekretāra, viņa pa telefonu runā.
Un uzreiz atverās durvis un ieskrien tas mācītājs Luterāņu. Viņš paskatījās uz mani un steidzīgi ieiet pie direktora. Un es tikai dzirdu tādu sarunu, kad tas direktors saka, nevar visus mērīt pēc vienas mērauklas. Es jau teicu, kad dodu viņai atļauju, un neko vairs mainīt nevar. Un tas direktors, vai tas Luterāņu mācītājs, viņš iznāk ārā, viņš pienāk pie manis, viņš nometās uz viena ceļa, pie mana krēsla, ja? Paskatījās man acīs un teica, nu, varbūt tiešām visus nevar mērīt pēc vienas mērauklas. Ja? Un tā man deva atļauju, un es tur sāku sludināt. Ja? Un ko es gribu teikt? Cilvēki, kristieši, viņi meklē brīnumus no Dieva, bet tas nav pareizi. Brīnumi paši pa sevīm nāks. Dievs savu vārdu apliecina ar brīnumiem un zīmēm, kad mēs ejam glābt cilvēkus, kad mēs kalpojam Dievam. Es atceros pirmo brīnumu, ko Dievs darīja. Man bija tāda līdzjūtība. Draudzē atnāca viens cilvēks, nu, viņam bija kādi varbūt 60 gadi. Viņam bija apmēram tā, ja. Un viņš bija bezpajumtnieks. Un viņš bija iznācis no cietuma. Viņš bija sabraucis mazu bērniņu, kurš bija izskrējis, noskrējis no ceļa un taisni zem mašīnas. Un viņam iedeva 4 gadus cietumu. Un pa to laiku sieva apprecējās ar citu, un viņš bija bezpajumtnieks. Un viņš nāca draudzē, viņš turējās pie sienas, viņš gāja, nu, klivodams, vai ne, viņam bija jāpieturās. Un es pie draudzi, ko tu sāki vadīt, ja? Nē, tas bija vēl, jā, citā tajā draudzē. Un es tas bija Rika Renera draudzē, toreiz vēl. Tas bija pirmais brīnums. Un es pie viņa piegāju, man tik žēl viņa bija, un es viņu uzaicināju pie sevis uz māju. Nomazgāties vannā, un mums bija komunālais dzīvoklis, tāpat tur kaimiņi mazgājās. Un viņš atnāca, un es viņam iedevu dvielu, nu viss kā nākās, vai ne? Un viņš nomazgājās, un viņš iznāk no vannas, ienāk istabā, un es skatos, viņš ar visām bindēm, tās bindes saites netīras ir. Es teicu, kāpēc jūs nenoņēmāt tās bindes? Viņš saka, jums paliks slikti, ja jūs redzēsiet manas kājas. Un viņš apsēdās krēslā, un es viņam noņēmu tās bindes no kājām. Un kad es ieraudzīju tās viņa kājas, es biju tik sašutus, man sāka birt asaras. Viņam kājas bija gandrīz vai šokolādes krāsā, līdz potītēm, un vienai kājai īkšķis jau bija puvis. Ja? Un es tā raudāju, un es pacēlu rokas savas pret debesīm. Nostājos ar muguru pret to cilvēku, pacēlu savas rokas un teicu, mīļais debesu tēvs, tavā vārdā ir teikts, ka tie, kas man tic, darīs tos pašus darbus, ko es darīju. Manā vārdā tie ļaunus garus izzīs. Jaunām mēlēm runās, slimajiem uzliks rokas un viņi kļūs veseli. Un es teicu, pamatojies uz tavu vārdu, es lieku savas rokas uz šīm slimajām kājām un es pavēlu kājām dziedināties. Un ziniet, es uzliku rokas uz viņa kājām, un kājas momentāli, vienā sekundē kļuva gaišas, tā kā visa pārējā miesa. Un tas sapūšais pirksts, kas bija jau gandrīz nopuvis, ja? Viņam zem naga it kā mazlietīgās sastrutojums likās. Ja? Un viņam kājas bija pilnīgi veselas, un viņš tās kājas cilā tagad piecēlies, viņš saka, bet man taču kājas ir dziedinātas. Viņš saka, tagad es varēšu strādāt. Ja? Nu, un viņš liecināja to draudzē pēc tam un tā tālāk. Bet man tas deva tādu ticību, ka Dievam nav pilnīgi nekas neiespējams, ka viņam viss ir iespējams, mūsu prātam nav aptverams tas, kas Dievam ir iespējams. Ja? Un Dievs darīja lielus brīnumus. Viņš darīja lielus brīnumus, viss gods un slava Dievam. Nav neviena cilvēka, kas varētu uzlikt rokas un darīt brīnumu. Ja cilvēks, piemēram, Dieva godu piesavina sev, tas ir tik bīstami, ja? Bet Dievs savu godu nevienam neatdos, tikai Dievs to dara. Un kad cilvēki dziedinās, tad viņiem ir jāsaka, cik daudz man ir teikuši, vai paldies tev, ko tu man saki paldies, tu nesaki man.
Kur tu esi redzējis, ka cilvēks var dziedināt kādu? Tikai Dievs var dziedināt, vai ne? Vai nu sātanisti, tur sātana viltus dziedināšanas. Un es gāju uz slimnīcu. Es gāju uz onkoloģijas centru un es sludināju cilvēkiem, un cilvēki pieņēma Jēzu. Un es speciāli skaļi sludināju, lai visi dzird tur, kas iet. Un reizēm pat durvis vaļā bija tām palātām. Un cilvēki no citām palātām, viņi gāja pa to koridoru, vai viņi dzirdēja, ka tur sludina, un viņi nāca. Un cilvēki pieņēma Jēzu, un cilvēki dziedinājās. Kad mēs kalpojam Dievam, kad mēs glābjam cilvēkus, notiek tādi brīnumi. Es atceros, kā es iegāju vienā palātā, un viens vecs vīrs, es domāju, ka viņam bija kāda 90 gadi, un viņam bija pēdējā stādija kuņģa vēzis. Viņš bija kā skelets ar ādu apvilkts, pilnīgi tāds. Un man tā sirds sažņaudzās par viņu, un es liku rokas viņam virsū, un es lūdzu Dievu, raudādama lūdzu Dievu, mīļais, dārgais kungs, pagodinies, parādi brīnumu pie viņa. Tev taču vienalga, vai cilvēkam 90 gadu, vai viņš ir jaunāks. Es tevi lūdzos, un es par viņu lūdzos, es piesaucu svētā gara uguni. Un es pavēlēju izdegt šai vēža saknē Jēzus Kristus vārdā, un man nāca tāds svaidījums, un es zināju, ka viņš ir dziedināts. Un es viņam saku, un viņš pieņēma Jēzu, protams, un es viņam saku, jūs esat pilnīgi dziedināts. Un kad es viņam pateicu pilnīgi dziedināts, tas bija vakarā kaut kur 8, es līdz 9 varēju tikai tur sludināt vakarā. Un nākošajā reizē es aizēju, un man māsiņa satiek. Un viņa man stāsta, tā māsiņa, viņa saka tā, jo viņa redzēja, kā es lūdzos par to cilvēku. Viņa saka, ko jūs domājat no rīta? Viņš iegāja tajā zālē, kur cilvēki ēd, tie, kas steigā, vai ne, viņi paši tur. Un viņš ēd. Un taisni no rīta iet tas daktars vizītē garām un ierauga, ka viņš ēd. Un viņš pieiet, viņš saka, ko jūs dariet? Jūs taču nedrīkstiet ēst. Viņš saka, es nezinu, man sieviete viena lūdzās par manīm vakardien, un viņa teica, ka es esmu dziedināts. Un tas daktars teica, tūlīt noliekiet visus tos ēdienus. Un tajā dienā viņu pārbaudīja, bet tā māsiņa teica, ka visu nedēļu viņu pārbaudīja, un viņi nevarēja atrast viņam vēzi. Dievs dziedināja. Dievs, viņš neskatās, vai tev ir 100 gadu, vai tev ir 20 gadu. Viņš mīl katru. Bet ja tev ir līdzjūtība pret cilvēkiem, vai ne, tad notiek. Tas nekad nenotiks, ka tu gribi redzēt to brīnumu, vai ne. Tas ir tikpat, kā tu slavu sev gribi pieņemt, lai palielītos cilvēku priekšā, vai redz, kā Dievs dziedināja. Dievs dziedina visus, ja tev ir līdzjūtība, tad tu saņems visu. Bet kā tu paralēli tā kā arī strādāji? Un tie pa vakariem tur tiki, ja? Pareizi? Nē, man bija tā, kad Dievs man teica, nē, tur es strādāju, es jau biju precējusies. Labi. Vai ne? Es biju precējusies, vai ne? Bet es Dievam lūdzu, lai Dievs man iedod tādu darbu, ka es varētu kalpot cilvēkiem, ja? Un Dievs tiešām man iedeva darbu, jo viena no Anglijas ģimene, viņi Latvijā strādāja Rīgā, ja? Un viņiem vajadzēja vienu cilvēku, kas vienreiz nedēļā izmazgā drēbes veļas mašīnā, vai ne? Izgludina tur kreklus, ko tur vajag, izmazgā grīdas un ieved kārtību. Ja? Un es neatceros, man liekas, ka viņi maksāja 20 eiro par to vienu dienu. Ja? Gan jau, ka lati bija, ja? Jā, tad lati bija 20 latus. Un es biju priecīga, es tā pateicos Dievam, man nāca svaidījums, ja? Tas bija no Dieva, Dievs man iedeva, lai es trešdienās arī varētu iet uz dievkalpojumu, jo priekš manīm tas bija tik svarīgi. Es gāju uz dievkalpojumiem trešdienās un svētdienās es nelaidu garām nevienu dievkalpojumu. Un es varēju tad iet uz slimnīcu, liecināt cilvēkiem un lūgties par viņiem, bet man jau parasti draudzē jau cilvēki zināja, kaut gan es neliecināju, speciāli es nevienam neko tā neteicu. Es zinu, kāpēc. Un es gāju pie cilvēkiem uz māju, viņi man aicināja.
lai es aizietu palūgtos, ka viņiem tur kaut kāds radinieks vai ģimenes loceklis ir slims. Es gāju visur, kur mani aicināja, es gāju. Bet man galvenais bija glābt cilvēkus. Ja es gāju pie kāda uz māju, tad man noteikti vajadzēja kaimiņus, lai es varētu ar kaimiņiem iepazīties, ja, un lai es varētu viņiem sludināt. Es nelaidu garām nevienu iespēju, kur sludināt. Es sludināju, kur vien varēju. Ja. Un es ne tikai onkoloģijas centrā sludināju, es arī tur cilvēki no vēžiem dziedinājās, tur bija tādas dziedināšanas, ja, kad... Bet tu tā kā viena gāja, vai tev vēl arī bija kāds, kas nāca tev palīgs, varbūt? Nē, es viena pati gāju. Es gāju viena pati, es staigāju pa palātām, pēc tam man iedeva telpas pirmajā stāvā, tad es gāju pa visiem stāviem, pa visām palātām, aicināju uz kalpošanu, un cilvēki nāca, un viņi saņēma dziedināšanu, tā, ka nākošie bija viena meitene, viņa pēc tam nāca uz draudzi pie mums, tad jau man bija sava draudze, Ciānas meita. Un viņai bija vēzis, un viņai vajadzēja nākošā dienā taisīt operāciju. Un viņa arī atnāca lejā uz to kalpošanu. Un es lūdzos, tur bija, tur katru reizi bija, tur jau nevar nemaz visu izliecināt, paliecināt. Un viņai bija vēzis, un es pa viņu lūdzos, un viņai nāca uguns, svētais gars nonāca, un bija vēl viena tur jauna meitene, un viņai arī bija vēzis, bet man nebija nekāda svaidījuma pret viņu, un tad Dievs atklāja, ka viņai ir nepiedošana pret savu māti. Un kad es viņai pateicu, kad jums ir nepiedošana pret savu mammu, tad Dievs neuzklaus lūgšanas. Un viņa sāka raudāt, jā, viņa saka tā, mēs ar mammu jau vairāk kā gadu nesējamies, jā. Un viņa saka, vai, viņa saka, tā, mīļais kungs, piedod man. Es teicu, prasiet piedošanu. Viņa saka, jā, es rītā patēju no slimnīcas ārā, es nopirkšu puķis un iešu pie savas mammas izliekt mieru. Un tad uzreiz man nāca tāds svaidījums, tāda uguns, un viņa saņēma dziedināšanu. Un tā otra meitene, arī viņas abas divas saņēma dziedināšanu, jo tai otrai, kurai vajadzēja taisīt operāciju, ja, viņu pirms operācijas pārbauda, un viņa neatrod neko, un tad viņu lika pārbaudīt, un tas cilvēks, kas viņu pārbaudīja uz tās aparatūras, nezinu, kas tur pa aparatūra, ja, viņš pirmo reizi, kad viņu pārbaudīja, viņai bija vēzis tik spēcīgs un tā tālāk, un tagad otrais viņš viņu pārbauda un neko neatrod. Viņš nokrita uz ceļiem, nometās, viņa pēc tam liecināja, un viņš atzina Jēzu Kristu par savu kungu, ka tiešām viņš redzēja, ka tāds brīnums ir noticis, un viņa saņēma pilnīgu dziedināšanu, un viņa nāca mūsu draudzē. Un tā otra sieviete, tā jaunā sieviete, ja, viņai pirms viņa gāja no slimnīcas ārā, viņa teica, lai viņu pārbaudīja, un viņa nekā neatrada. Jo viņa deva Dievam vārdu, ka viņa ies pie mātes ar puķēm un izlīgs mieru. Un, vēzis tas, Dievs, ko tikai viņš nedarīja, un aklas acis atvērās. Kā tur, teiksim, ir šiem cilvēkiem, teiksim, viņi saņem to dziedināšanu, un tad izveidojās tādas, nezinu, tuvas attiecības tev viņiem, vai viņi vienkārši pazūd, un tad... Nē, viņi atstāja man bija tāda speciāla burtnīca, un viņi atstāja man savu telefonu un savas adreses, jo viņi nebija no Rīgas, viņi bija, teiksim, no citām pilsētām, no Latvijas, vai ne? Jā. Jo uz turieni jau no visām pilsētām brauca. Un es par viņu lūdzos, un pēc tam par viņiem man pilna tā klada bija, un tad draudzē man teica, kāpēc tu nevienam neko nesaka, visur, kur mēs aizējam, tu jau esi bijusi, un dusmojās uz manīm, vai ne? Bet es negribu nevienu tiesāt, jo Dievs lai pasārga, tāpēc, ka mūsu cieņa nav pret miesu un asinīm, bet pret tumsības spēkiem šīs pasaules telpā. Es līdz šai dienai, es lūdzos par visiem, jo cilvēkiem sātans piemet skaudību un tā tālāk, ja? Un tie, kas sevi atdod Dievam, kas grib pieķerties Dievam, viņi visi būs vajāti. Viņus
viņi darīs labu, viņiem atbildēs ar ļaunu un tā tālāk, bet slava Dievam par visu, kas notiek, tāpēc, ka nekas nav nejauši, Dievs pieļauj, Dievs trenē mūs, lai mēs mīlētu kā ļaunus, tā arī labus cilvēkus, vai ne? Un es par viņiem lūdzos, par visiem tiem, kas mani tiesā, kas mani aprunā, lai Dievs piedod viņiem, lai nepielīdzina, lai tikai viņi būtu glābti, jo labāk ir Dieva valstībā kaut vai uz sliekšņa nekā ellē, lai Dievs pasargā. Es negribu, lai vispār kāds cilvēks aiziet uz elli. Es vēl šodien lūdzos katru dienu par visiem cilvēkiem, par visiem kristiešiem, kas ir uz šīs zemes, ja? Un par visiem cilvēkiem, kuri nepieder Dievam, par visiem lūdzos. Un Dievs vienmēr saka, tā es priecājos par tavām lūkšanām, tā ir kalpošana, mums ir jālūdzās, mums ir jābūt Dieva sirdī, tas dod Dievam iespēju iet un glābt tos, kas nemeklē Dievu. Ir obligāti jālūdzās par saviem radiem, tuviem un tāliem, pa mātes līniju, pa tēva līniju, pa visiem ir jālūdzās. Jo jūs saprotiet, mēs nesīsim atbildību par katru savu tuvinieku, ja mēs neesam lūgušies. Mēs zinām Dieva vārdu, mēs esam ar Dievu un mēs nelūdzamies. Es braucu pie visiem saviem radiem, pie mammas brāļiem, pie sava tēva, kurš negribēja ne par ko pieņemt Jēzu Kristu. Un es ne tikai es braucu katru reizi, jo es teicu Dievam, mīļais kungs, ar asarām. Es viņam teicu, kā es varēšu būt debesīs, ja mans tēvs būs ellē. Un es braucu pie sava tēva, es aizbraucu pie tēva sava, un pie viņa 2 draugi sēž. Viņš mīlēja iedzert, bet viņš bija ļoti strādīgs, viņš visu mūžu strādāja. Un 2 kaimiņi pie viņa. Un es tur virtuvē kaut kur tur darīju, un es viņiem sāku sludināt. Un tie viņa draugi pieņēma, viens ar asarām pieņēma kaimiņš, jā, un otrs arī nopietni pieņēma Jēzu Kristu. Un tas pirmais, kas ar asarām, viņš pēc kāda īsa laika viņš nomira, un viņš aizgāja uz debesīm. Un tas otrs viņš arī pieņēma, un mans tēvs ne par ko, bet mans tēvs viņš slikti dzirdēja, un es viņam rakstīju uz papīra, tēti, tā un šitā. Un es raudāju un prasīju Dievam, mīļais kungs, tu nepieļausi viņam aiziet uz elli. Un tad, kādas dienas pirms nāves, viņš gulēja gultā, viņš nevienu nepazina, un es speciāli braucu pie viņa 150 kilometrus no Rīgas. Un es iegāju viņa istabā, un es lūdzos, un es viņam uzliku roku uz galvas. Viņš gulēja tā, uzliku roku uz galvas un lūdzos, mīļais, dārgais kungs, es nodotu šo lūkšanu tavās rokās. Tu zini, kā lūgties. Es Jēzus Kristus nācrieša vārdā sagroju visus neticības un maldu un melu cietokšus mana tēva prātā. Es tevi lūdzos, mīļais kungs, dod viņam ticību. Un viņš uzreiz, un mana roka tā stāv, un viņš ceļ savu roku. Un kā viņš grib pieskārties manai rokai, es savu roku uzreiz noņemu. Un viņš patausta nav nekā. Es atkal, kā viņš noņem savu roku, atkal es uzlieku roku. Un viņš atkal ceļ un grib pataustīt, un nav. Un, ziniet, un es lūdzos ilgi par viņu, un tad mēlēs es lūdzos, sagrāvu visu. Un no rīta es ieju pie viņa istabā, es skatos, viņš sēž gultā. Un man tas papīrs vienmēr līdz, ko es viņam rakstīju, vai nekā jāpieņem Jēzu un ka jātic. Un viņš tagad paskatās uz to, un viņš skatās, un viņš saka, zini, meitiņi, es ticu. Vakar kaut kāda daktere baltās drēbēs, bet es nebiju baltās, viņam tā rādījās, Dievs rādīja tā. Baltās drēbēs, lūdza pa manīm, viņa skaitīja kaut kādus pātarus, bet es mēlēs lūdzos. Viņš saka, es ticu. Un tad es viņam parādīju to lūkšanu, un viņš skaļi noskaitīja. Lūkšanu viņš piedzima no augšienes. Es gribētu vadīt lūkšanā, bez kuras neviens cilvēks nevar glābties. Jo tas ir tik svarīgi, un tā lūkšana ir tāda, kā jau es teicu, ja tu savā sirdī ticēsi, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un ar savu muti apliecinās viņu par kungu, tu tapsi glābts, jo ar sirdsticību panākama taisnība un ar mutes pliecība pestīšana. Un ir tāda lūkšana, mīļais debesu Tēvs, es nāku pie tevis Jēzus Kristus vārdā.
Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, ka viņš ir miris par maniem grēkiem un 3. dienā augšām cēlies. Es tevi lūdzos, piedod man visus manus grēkus, un esi mans kungs, nāc manā sirdī un pildi mani ar tavu svēto garu. Un es atsakos no visiem lāstiem, no senču lāstiem, no visiem izteiktajiem lāstiem pret mani. Es atsakos Jēzus Kristus nācieša vārdā, un es atsakos no tevis, Sātan, jo mans kungs no šī brīža ir Jēzus Kristus. Āmen. Un tas ir ļoti svarīgs. Bez šīs lūkšanas neviens neiekļūs debesīs. Ja? Un tātad, kā jau es saku, kad pats galvenais ir glābt cilvēkus, kā es kalpoju onkoloģijas centrā, nepārtraukties, kur man Dievs sūtīja, es gāju un glābu, es neskatījos, vai tālu man jābrauc, vai tuvu. Ja man kāds pazvanīja un palūdza, ka jābrauc uz Latgali, es braucu uz Latgali, ņēmu līdzi kādu māsu vai brāli. Es arī meklēju draudzē tādu cilvēku, kurš laukos dzīvojas, kuram ir radi laukos, kurš zina kaimiņus. Un tad es braucu uz turieni, un viņš pa to laiku jau sagatavoja cilvēkus, ka te sludinās pļavā, tur blakus tām mājām. Un es sludināju, un cilvēki pieņēma Jēzu. Nu, es saprotu, ka Dievs man bija aicinājis kā evaņģelisti, jo man sirdī ir glābt cilvēkus līdz šai dienai. Man nav nekā svarīgāka kā glābt cilvēkus. Un tad, kad ja es pati nevaru iet, tad es lūdzos par visas pasaules cilvēkiem. Un tā ir kalpošana jau, tas ir nepieciešams. Un tā es sludināju onkoloģijas centrā, vai ne? Un cilvēki glābās, man bija daudz klades pilnas pierakstītas ar tiem cilvēkiem, un es pa viņiem lūdzos, liku rokas uz tām kladēm un lūdzos pa viņiem. Bet tad pienāca laiks, un es stāstīšu par to, kā Dievs mani vadīja. Ja? Dievs mani vadīja un trenēja un mācīja mani. Ja? Pats galvenais - nekad neatbildēt ļaunu ar ļaunu. Lai mēs mīlētu ļaunus un labus cilvēkus, un Dievs mani trenēja. Bija tā, es gāju Bībeles skolā, tā bija tāda Bībeles skola gadīga, un tur bija katru dienu 8 stundas, un pēc tam vēl bija jāpaliek tur. Un tas bija Jelgavā, un visi tie skolotāji, viņi bija no Amerikas, no citām valstīm, kurus Dievs sūtīja. Un tā bija priekš mācītājiem. Tā bija ļoti tāda spēcīga Bībeles skola. Ap 2002. gadu? Tas bija 94. gadā. Labi. 94. gadā. 92. es atnācu pie Dieva, ja? Un no 94. gada es jau kalpoju onkoloģijas centrā. Jau ilgus gadus. Tas nebija tā, kad es tur mēnesi pakalpoju un viss. Tas bija, es tur kalpoju, kaut kur līdz 2013. gadam. Tad tur sākās remonts. Tur vai ne, un pēc tam atnāca katoļi. Bet tad jau es biju kristīgā radio runājus, un es tur runāju, lai met ārā tur rožu kroņus un visas svētbildes, un es lasīju no Bībeles. Tas tā. Bet es arī tagad varu teikt, vai ne, katoļiem, ka Dievs ir dzīvs, un nekādi rožu kroņi, viss, kas nesaskana Dieva vārdu, tur nav patiesības. Tur nav patiesības, vai ne, tur nav Dieva. Es lūdzos ļoti pa katoļiem, lai Dievs glāb viņus, vai ne. Bet es gribēju tagad teikt, kā Dievs... Katoļiem, kur nav Jēzu atraduši, jā? Jā. Kuri tur tātad iet teiksim, katoliskajā draudzē. Viņi piekrāpti, viņi ir katoļu draudzes locekļi. Kuri pielūdz svētos, pielūdz Mariju, varbūt sazina ko vēl, bet, Jēzus Kristus nav, teiksim, pirmajā vietā. Jā, protams. Un es atceros, es braucu uz Jelgavu, uz to Bībeles skolu, un tur 7:30 jau sākās lūkšana, un 8 jau sākās mācības. Un tas bija Dobeles ielā, 3 kilometri bija kājām jāiet. Un es tagad aizēju uz turieni, un
es saku svētajam garam, mīļais kungs, cik žēl, ka tev nav miesas, cik ļoti es tev gribētu apķert. Un svētais gars man uzreiz sirdī, es zinu, ka tas ir svētais gars. Kā man nav miesa? Redz, ka tev māsa blakām stāv. Ja tu viņu apķersi, tu man apķersi. Un es neko nedomāju, tu uzreiz apķeru to māsu. Un es saku, mīļā māsa, es tevi mīlu. Un viņa mani kā grūda nost. Un viņa teica, bet es tevi nemīlu. Un es netaisos Dievam melot. Un es apjuku, un pats svētais gars caur mani runāja, bet es tevi vienalga mīlu, tāpēc, ka tevī ir svētais gars, un viņa sāka raudāt. Viņa sāka raudāt, un tā kā bija starpbrīdis, tad mēs gājām, man bija pa viņu jālūdzās, ja. Svētais gars viņai pieskārās, tāpēc, kad es neatbildēju ļaunu ar ļaunu. Cilvēki būs visādi, un Dievs pieļauj to. Viņš redzēja, vai ne, manu sirdi, ka es gribu Dieva prātu pildīt, un viņš pats caur mani runāja, caur manu balsi, bet es tev vienalga mīlu. Un tā man bija tāda mācība, saprotiet, bija tā, kad es draudzē, tā bija Rika Renedra draudze, un man bija jāstāv pie groziem. Tur tā, kad to 10. tiesu, tur meta cilvēki, man bija jāstāv un jāsvētī tie cilvēki. Un uzreiz viena māsa iemet to naudu tajā grozā, paskatās uz manīm un tik skaļi, svitāja, svitoša, pagriežās un aiziet, jo tā bija Krievu draudze, svētā, atradusies te svētā un aiziet. Un es tā biju sakreņķējusies, es nekā nedzirdēju, ko Riks sludināja. Es biju satraukus uzdomāju, kā viņa tā varēja, un ko tad es tādu izdarījusi viņai. Un es domāju, nē, man ir jāpaņem kasete pēc dievkalpojuma, jānoklausās Dieva vārds, jo es nekā nedzirdēju. Un es eju pēc tās kasetes, un viņa nāk man atkal pretīm, un tā pret maniem pieliecās svētula atradusies, vai ne? Un es tagad mājās, bet es ļoti biju tuvās attiecībās ar Dievu. Es uz ceļiem, un pēc tam es sēdēju uz grīdas un sarunājos ar Dievu. Es teicu, mīļais, dārgais kungs, kā viņa tā varēja? Ko tad es tādu izdarīju? Un es dzirdu, kā svētais gars saka, es gribu, lai tu viņai paprasti piedošanu. Un es sāku raudāt. Es teicu, mīļais Dievs, bet es taču viņai nekā neesmu izdarījis, bet es tevi mīlu. Un tikai dēļ tevis es paprasīšu viņai piedošanu. Un nākošajā svētdienā es aizēju un atkal es stāvu pie tiem groziem. Un viņa iemet to naudu, viņa pagriežās un iet projām. Bet es viņai uzreiz sekoju un es viņai no mugurpuses uz pleca, tā tālākā pleca, vai ne, uzlieku viņai roku, un es viņai saku, māsa, mīļā, tu man piedod, ja es esmu tev kaut ko ļaunu izdarījusi. Un viņa tā pagriežās uz manīm, un viņa grib kaut ko teikt, un viņa plāta mutu, un viņa nevar pateikt, un viņa sāk raudāt, un viņa saka, nē, tu man piedod, es biju uz tevīm dusmīga, tāpēc, ka es ar viņu gāju pa trolejbusiem un autobusiem cilvēkiem sludināt, vai ne? Nu, viņa man nāca līdzi. Un tad es vairs negāju. Es teicu, tagad es vairs nevaru iet, tāpēc, ka man vajag vairāk kaut ko zināt, lai es varētu cilvēkiem pasludināt. Jo man taču bībeles skola un viss kopā. Un viņa bija dusmīgi palikusi uz manīm. Svētā, viņai vajag tur zināt Dieva vārdu vairāk. Un redzi, un tad, kad es atkal biju mājās, kad es ar Dievu atkal sarunājos, ka es lūdzos, tad svētais gars pateica man, mana meita, tu tik tiešām mani mīli. Tava māsa, Sātans, viņu bija sasaistījis, lai viņa sarūktinātos pret tevi, bet tu pazemojies manis dēļ, un tu viņai devi brīvību. Saprotiet, cik svarīgi ir neatbildēt ļaunu ar ļaunu, bet lūgties par visiem tiem cilvēkiem, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret tumsības spēkiem šīs pasaules telpā. Dievs mani personīgi mācīja, viņš man mācīja caur sapņiem, viņš man rādīja sapņus, kur pareizi, kur nepareizi ir. Un es atceros, kad tā ir arī ļoti svarīga liecība. Dievs man mācīja, es gāju tai bībeles skolā, un es nakts lūkšanas ņēmu, un kaut arī man 5 jau vajadzēja iziet tur kaut kur pusē 6 vilciens gāja uz Jelgavu. Un es domāju, es neiešu gulēt, es savam vīram uztaisīšu tur brokastis. Un man jau bija sagatavotas tur karbonādītes, lai man vairāk laika priekš Dievu būtu. Un es uzcepu viņam karbonādi un kartupelīšus ripiņās, tā atsevišķi katru ripiņus atcepu. Un pa virsmu uzliku krējumu viņam. Un es tagad no rīta, viņš arī agri cēlās, vai ne, un viņš apsēžās pie galda, un es viņam atnesu tās brokas, un viņš paskatās
uz to šķīvu un saka, kas es tev kāds cūka esmu? Ko tu man te uzlika krējumu uz visu šķīvu? Tu nezini, ka man vajag krējumu uz atsevišķu šķīvīti? Un es apstulbu, es sastingu, es jau ieraudzīju to šķīvu uz viņa galvas. Un es stāvu un domās, es svētajam garam saku, mīļais kungs, svētais gars, tikai neļauj man tagad neko runāt, ja es atvēršu savu muti, es aiziešu uz elli. Un es stāvu un nerunāju, un tagad es tā drusku nomierinājos, un viņš ēd un vēl čāpstina, un manī kaut kas notikās. Un es apsēdos viņam pretīm uz galda, es teicu, labi, Jāni, nākošreiz es tev uzlikšu krējumu uz atsevišķu šķīvīšu. Un pat es steidzīgi ārā no istabas, un es tagad aiz durvīm stāvu, es pacēlu roku, man gribējās lādēt, teikt, Dievs, ņem viņu projām uz mājām, vai ne? Bet es pacēlu rokas. Un es teicu, slava tev, mīļais, dārgais debes tēvs, ka tu mani svētīji ar tik brīnišķīgu vīru. Svētīju viņu, es viņu svētīju. Un tas bija no Dieva, un es jūtu, ka mani kaut kas atstāja, iet tā uz leju, un aizgāja zemē. Uz grīdu, zem grīdas, vai ne? Un man tie tāds miers, tāds prieks ienāca, es domāju, brīnum, kā es varēju pa tādiem niekiem šī tik briesmīgi sadusmoties. Un es tagad iegāju istabā, nobučoju vīrus pakausi un teicu, labi, Jāni, es tev nākošreiz uz atsevišķi šķīvīša. Tas ir sātans, kas caur to cilvēku grib tevi izsist no sliedēm, vai ne? Un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Pats galvenais ir būt Dieva gribā. Pats galvenais ir būt paklausīgiem Dievam, būt svētā gara vadībā. Ja mēs neesam svētā gara vadībā, mēs varam pazust. Jo grēks, ja mēs neesam svētā gara vadībā, mēs dzīvojam pasaulīgi, mēs dzīvojam miesīgi. Grēks nocietina cilvēka sirdi pret Dievu. Ja tu sākumā prasīsi viņam piedošanu, Dievs, piedod man, es vairāk tā nedarīšu. Tā mums, protams, nav jāsaka. Mums ir jāsaka, mīļais, dārgais kungs, tu piedod man un palīdzi man tikt vaļā no šī grēka. Es neatkāpšos, kamēr es tikšu vaļā, vai ne? Jo mēs paši no sevis neko nespējam, un tad mēs lūdzam Dievu. Bet ja mēs vienkārši sakam, vai, mīļais kungs, piedod man, varbūt pat ar asarām lūdzamies, jā, mēs saņemam piedošanu, bet ja mēs neko nedaram ar to grēku, mēs turpinam grēkot, vai ne? Atkal sagrēkojam ar to pašu grēku, vai ne? Jau mēs tā tik spēcīgi nelūksim piedošanu. Mīļais kungs, piedod. Trešo reizi mēs domāsim, nu visi tā dara, tas jau nav nekas, Dievs jau piedod. Un pēc tam mēs vairs vispār neprasam piedošanu, un tad grēks nocietina sirdi pret Dievu, vai ne? Un tas var mūs pazudināt. Mums ir jābūt paklausīgiem svētajam garam, bet, lai mēs varētu dzirdēt svēto garu un būt svētā gara vadībā, protams, ka mums ir jālasa Dieva vārds. Dieva vārds, un tad mēs būsim svētā gara vadībā. Svētais gars sāks mainīt mūsu domāšanu, vai ne? Un mēs zināsim, ko Dievs grib. Un tagad sevišķi, kad mēs dzīvojam, var teikt, pēdējās dienas, pēdējās minūtes, var teikt, jā. Mums ir jābūt sevišķi tuvās attiecībās ar Dievu un katru dienu, kā sagrēkojam, uzreiz prasīt piedošanu. Nekad neaiziet gulēt, ja mēs neesam paprasījuši piedošanu. Tas ir obligāti. Bet kur mēs palikām? Tu runāji par savu to secību vēsturi. Jā, kad mēs lūdzamies, jā, pats galvenais ir glābt cilvēkus, bet es gribētu paliecināt par tiem brīnumiem, ko Dievs ir darījis. Jā. Dievs teica, ka man ir jāver draudze vaļā, vai ne? Man vajag darbu kādu, es tagad vairs nevaru, man tā jāmaksā par dzīvokli un tā tālāk. Bet Dievs man teica, nē, tev nav jāstrādā, es pa tevi gādāšu, jo es esmu tevi aicinājis. Un tev jāver draudze vaļā. Un es teicu, es neko nedarīšu no sevis, kungs. Ja tu to gribi, tad tu pats kārto, pats dari, bet pati es neko nedarīšu. Un es aizgāju uz to draudzi, kuru Dievs man teica, un tur sarunājos ar vienu māsu. Un uzreiz pienāk viena gados kundze, un viņa saka, jūs esat Venta? Es teicu, jā, viņa saka, es jūs pēc balss pazinu. Jo es jūs esmu dzirdējusi kristīgā rādio. Viņa saka, ziniet ko, es nekad neesmu dzirdējusi no Dieva, bet šoreiz es dzirdēju no Dieva. Dievs teica, ka jums nav jāstrādā, kad viņš ir jūs aicinājis kalpot un viņš par jums gādās. Un es vēl Dievam mājās teicu, labi, ja tu saki, ka tu par mani gādāsi, man 40 eiro jāmaksā ir par telefonu. Ja, tad sāksim ar tiem 40. Un tā vecā kundze, viņa saka, un man ir līdzi tikai 40
eiro. Viņa saka tā, es jūs svētīju, bet tas nav viss, jūs man atstājiet savas koordinātes, vai ne? Un man tāda uguns nāk, Dievs apstiprina, vai ne, kad viņš gādā par to visu. Un tagad man zvana cilvēks viens un saka, vai jūs nevarētu, es jūs aizvedīšu ar mašīnu, vai jūs nevarētu aizbraukt uz Jūrmalu, man līdz man tur, mans radinieks, viņš ir slims ar vēzi, viņam pēdējā stādē. Es teicu, protams, es kalpoju Dievam un es nekad neatsaku nevienam. Un mēs tagad ar viņu braucam, kad sarunājām tikties, un mēs braucam, un es pa logu skatos, vienkārši domāju, ar Dievu sarunājos, un uzreiz viņš man saka tā, viņš saka, ziniet ko? Viņš pats pie stūris, tā bija viņa mašīna, viņš saka, ziniet ko? Viņš saka tā, jums ir noteikti jāver draudze vaļā. Viņš saka, jūs nedrīkstiet apstāties. Viņš saka, un es sameklēšu jums telpas, un es jūs sponsorēšu. Tas šoferis, jā? Jā, viņš arī bija kristietis. Viņš iepriekš arī bija nācis uz manu kalpošanu, vai ne? Un viņš saka, un es pats, un man atkal nāk tāds svaidījums. Un es sapratu, ka tas ir no Dieva, vai ne? Un tad Dievs pateica, ka draudze sauksies Cianas Beita, vai ne? Un tā sākās draudzes Cianas Meita, un mums bija 10 gadi jāpārreģistrējās, jo mēs ne pie vienas citas draudzes nepiederējām, un tad 10 gadus mēs pārreģistrējamies, un tad mēs kļuvām par personīgu draudzi, no kuras mēs varam atvērt atkal savas draudzes, un tā tālāk. Un es gribu pastāstīt par tiem brīnumiem, ko Dievs darīja. Viņš skatās uz cilvēka sirdi. Ja mums ir mīlestība pret cilvēkiem, līdzjūtība, ja mēs kalpojam nedēļ savas slavas, bet lai tik tiešām, lai Dievs tam cilvēkam, lai viņš glāb viņu, lai viņš dziedina viņu. Dievs darīja lielus brīnumus, Man ir palīdze viena meitene. Viņai bija 9 gadi, kad viņa atnāca, mamma viņu atveda pie mums uz draudzi. Un viņai bija sirdī caurums. Un doktori gaidīja, kad viņai būs 10 gadi, lai taisītu viņai operāciju. Un mamma viņu atveda pie mums uz draudzi. Un mēs par viņu lūdzamies. Vai ne? Un pēc draudzes viņa atkal brauca uz māju. Un tā mamma saka, es nedzirdu vairs to švīkstoņu. Viņai bija švīkstoņi tāda, kas sirds darbojās, vai ne? Un viņa saka, un es vēl pieliku ausi, klausos nav. Viņa saka, otrā dienā es uzreiz viņu pie doktoriem, un doktori pārbaudīja viņu. Nebija pat rēta palikusi, ka viņai būtu bijis caurums. Viņa bija pilnīgi dziedināta, un šodien jau viņai 32 gadi laikam. Vai ne? Un viņa cītīgi kalpo Dievam, viņa ir uzticīga Dievam, slava Dievam par viņu, slava tam kungam. Dievs ir brīnišķīgs. Dievs dara tādus brīnumus, ka viņš pat telefonu dziedina, cilvēki piezvana, vai ne, kur es nemaz neesmu klāt, man nemaz nav jāuzliek roka, bet Dievs skatās uz mūsu sirdi, tu pa viņu lūdz pa telefonu, vai ne, un viņš saņem dziedināšanu. Un nierakmeņi pazūd, vai ne, izzūd, un žūts pūslī akmeņi izzūd, pazūd audzēji. Visas slimības, kādas tikai ir, Dievs dziedina. Bija man viena sieviete, viņa atnāca uz draudzi, viņa atveda mazs puisīs. Es nemaz nezināju, ka viņa ir akla. Un es par viņu palūdzos, viņa nokrita tur, bet, protams, viņai stāvēja aiz muguras cilvēks, kas viņu pieturēja. Un atkal es lūdzos tālāk, jo mums bija katru mēneša pēdējā svētdienā mums bija dziedināšanas kalpošana. Un viņa nokrita. Un es lūdzos tagad tālāk, un pēc tam tā sieviete pieceļās, un viņa skatās uz sienām un tā tālāk. Un viņa pienāk pie manis, es saku, kas jums notikās? Viņa saka, es biju akla, mani puisītes atved uz šejienu. Viņa saka, bet es tagad visu redzu, es redzu. Tad bija viena sieviete, kurai viņa atnāca uz kalpošanu, un viņai vienā acī bija audzējis, viņai tā acis bija jāņem ārā. Un tā kā tā bija svētdiena, viņai pirmdien taisīs to operāciju, vai ne? Un viņa atnāk, lai par viņu palūdzās.
Un es lūdzos par viņu, un tagad es noņemu roku, un viņa iebļaujās. Viņa kliedz. Es saku, kas jums notika? Viņa saka, es redzu, bet viņai tāds bija pavisam slima. Tā kā audzējs tur, viņa vispār tur bija jāņem ārā tāds. Redziet, kādus brīnumus Dievs dara. Dievam nekas nav neiespējams. Viņš miroņus ceļ augšā. Ar Dievu ir tik brīnišķīgi. Un ja tavas sirds pieder viņam, ja tu savu sirdi esi atdevis Dievam, tad viss notiek. Tev būs tāda ticība. Viņš pat dziedina dzīvniekus, saprotiet. Es atceros, kad es Raunā dzīvoju, man bija Jēriņš, bet tad jau es gāju Bībeles skolā. Un tajā laikā bija kaut kāda muskuļa atrofija. Un mūsu Jēriņš arī gulēja uz kādām 4-5 mašīnas riepām uz siena. Un es kā padzirdēju to, es teicu, nē, mans Jēriņš nemirs. Tāda ticība bija, saprotiet, ka mums ir tuvas attiecības. Un kad tu redzi Dieva brīnumus, tad viss arī notiek, tev ir liela ticība. Un es aizbraucu uz Raunu, es uzreiz gāju kūtī iekšā, un es pacēlu roku, un es teicu, Sātan, es esmu svētīta pilsētā un uz laukiem, un svētīti ir mani lopi, svētīti mani dzīvnieki. Es tev Jēzus Kristus vārdā pavēlu, rokas nost no mana Jēriņā. Un es paņēmu to Jēriņu un noliku viņu tā, un viņš gulēja galviņa viņam nokārta, mēlīte zila, ķepiņas kājiņas šitā te, un es viņu noliku uz grīdas, es teicu, Jēzus Kristus nāciešu vārdā, es tev pavēlu stāvēt. Viņš nostājās un nokrita. Es otrais viņu pacēlu, es teicu, un ne tikai stāvēt, bet uz priekšu un pastopu viņu. Un viņš skriešiem izskrēja no kūts ārā. Jā. Tas ir ļoti liels brīnums, saprotiet? Kur nu vēl, ja viņš dzīvnieciņu dziedina, tad kā viņš nedziedinās cilvēku? Tikai mums ir jābūt ar pareizu attieksmi. Pareizai sirds attieksmei jābūt un jābūt tuvās attiecībās ar Dievu. Jābūt, kā jau es teicu, svētā gara vadībā. Nu, tādus brīnumus Dievs ir darījis, ka es varu stāstīt un stāstīt. Bija viena māsa mums, es tagad vairs neatceros, kā viņu sauca, bet viņas māsas meitiņai, viņai bija arī kāda vai 12 gadiņi viņai bija, un viņai tikai viena pusīte, kā lai saka, strādā pusparalizēta, ja? Ne, viņa nebija paralizēta, bet viņa neauga. Ja? Neauga? Aha. Jā. Roku un kāju? Nepilnveidojās. Visa pusīte šitā, te viņai pat no pleciņa nāca ārā tā roka un tā tālāk kājiņa viena īsāka bija, saprotiet. Un viņa atnāca uz kalpošanu un es uzliku roku viņai, sagrauju, viņa nokrita un es teicu, neaiztiekiet viņu. Un es atkal lūdzos tālāk. Un tā viņas tante, viņa tur notapās uz ceļiem, pie viņas vai ne, viņa guļ. Viņa saka, meitiņa, kas tev, kā tu? Viņa saka, tā tante, viņa saka, kaut kāds spožās drēbēs, pieliecās pār mani un sāka mani, kaut ko darīt pie manis. Viņa saka, un man tagad tik viegli ir, un viņa pieceļās, un mēs slavējam Dievu, viņai bija kurpītes. Un viena kāja, kura viņai neauga garāka, viņai kurpē bija tāds apmēram ielikts papēdis, jā. Un viņai tagad viņš traucē un izņem ārā viņu un abas kājas vienādas. Roka viss viņai pilnīgi normāli, viņa kristīgajā rādio liecināja, vai ne? Jā. Un viņa teica, es nekad neatstāšu Dievu. Dievs dara dažādus brīnumus.